Esiet sveicināti, cienījamie neeksperta podkāsta skatītāji. 4. epizode – Kārlis Kamerovskis, Andris Auziņš. Esam atpakaļ, pagājusi ir nedēļa, un atkal paskatīsimies, kas ir noticis ar mums un kas ir noticis ar sportu Latvijā un arī pasaulē. Kārlis baigi priecīgais ir, viņš nākšot beidzot Latvijas futbola izlases spēlēm, jo Anglija būšot pretī. Jā, Anglija būs. Ir tik tāds goldigers atradies vēl. Zin kā arī RFS spēlēm, tad tā kā, ķipa baigais faniņš. Tu pēkšņi, kad viņi sāk uzvarēt un spēlēt Eiropas līgā, tad es arī gandrīz uz visām spēlēm esmu bijis. Jā. Tas tā, ironijai. Bet, un vēl tagad pielējām vēl mazliet klāt tam, ko tu teici. Pirms tam noteikti uz Riga FC spēlēm visam gāja, ne? Liekas, ka es neesmu vispār pat uz nevienu Riga FC spēli nekad mūžā bijis. Skonto kādreiz es biju, kas Rīgā dzīvoja. Bet, labi, tas kaut kas cits. Kā tev pagāja šī nedēļa, teiksim, tādā sporta kontekstā, jo zinu, ka tu biji Siguldā? Jā, bija Siguldā uz bobsleju. Bobslejā bija pietiekami daudz ekipāžu. Priecēja man īstenībā mūsu jaunais Dāvis Valdovskis. Ļoti parādīja tādu raksturiņu un stabilitāti. Tas bija, manuprāt, ļoti, ļoti ok. Vienīgais bobslejām kārtīgi nepaveicās ar tiem svētkiem. Ar laikapstākļiem arī, ne? Svētdienas dienā bija slapjš sniegs. Jā, svētdiena, jā, varbūt nebija tik laba. Bet laikapstākļi, kādi viņi ir, tādi viņi ir. Ir bijuši arī sliktāki apstākļi un ir bijuši vairāk cilvēki. Pirmkārt, tie sasniegumi vairs nav tādi, jā, tāpēc arī cilvēki bija mazāk, bet atcerēsimies arī to, ka sestdiena bija darba diena, un ja cilvēks ir nostrādājis 6 dienas pēc kārtas, viņam ir viena brīva diena tikai. Un tajā ir draņķīgs laiks, tad grūti atvilkt uz trasi ir, un es domāju, ka tas arī diezgan daudz nostrādāja. Bet bija cilvēki, nebija tā, ka vispār nebija, un tādu ziemu varēja sajust. Es zinu, ka ārzemnieki daži ļoti priecājas, ka beidzot redz sniegu. Es tā ar ironiju domāju par to, tu saki par brīvdienām. Sporta žurnālistiem nav brīvdienas, mēs laiku strādājam. Es nostrādāju pagājušā nedēļā visas 7 dienas, tu arī dzēni. Jā, tā kā, tāda ir mūsu darba specifika. Jā, tādiem žēl ir, ja kāds domā strādāt pa sporta žurnālistu, tad parasti brīvdienas ir tās pašas aizņemtākās dienas, arī vēl pirmdienas. Un tad varbūt kādā otrdienā tu vari kaut ko bišķi brīvāk. Varbūt, jā. Tur arī jāskatās, kā tur kaut kas saliekās, varbūt kaut kādu vakar notikumu. Cik 1000 soļus nostaigāja trasē, esot vai ap trasi? Vai... Nē, šoreiz man tas pienākums bija tāds, ka es tiešām ļoti maz soļus nostaigāju pusdienas laika pārtraukumā. Es uzkāpu līdz puses trases augšai, jo vienkārši tur bija ētnīca, lai varētu paēst. Tā es arī tik augsti nebūtu kāps. Tiešām man lielākā daļā dienas bija jāpavada strādājot. Vienkārši sēdu šādi pat pie mikrofona apmēram, jā, tā kā, neko daudz es pat negribu skatīties, jo tur tie rādītāji nav labi. Ja parasti es savācu tos minimums 10 000 soļus dienā, tad šajās brīvdienās 100% nē. Tu arī pie mikrofona varēji kādas nestandarta frāzes, vai šoreiz tev bija jābūt ļoti lietišķam un profesionālam, un tu nedrīkstēji būt dīvaini eksperts? Es jau to nekad nebiju darījis, un es biju domājis, ka varēšu tā mazliet izpausties. Ja? Kaut kas līdzīgs komentēšanai būs, bet izrādās, ka nē, tur ir ik pēc laika, tik un tik sekundes, un turklāt ir jāskatās. Mums tur bija tam 1, 2, 3... 4 pulksteņi. Pirms tu turpini pasaki, ko tu vispār darīji. Skatītāji varbūt nesaprot. Moderators bija tā kā sacensībās tur uz vietas. Ja? Tur bija 4 tādi parastie pulksteņi un 1 kalibrētais pulkstenis. Un tu nedrīkst vispār uz tiem pārējiem 4 tur ņemt vērā, jo tur viņi atšķirās pa 20 sekundēm, viens bija pa minūti atšķirās vispār. Ja? Tev jāskatās uz tādu serveru telpiņu, ja? Un tur ir kalibrētais pulkstenis un pēc tā arī visi vadās. Un tad tev arī tevi konkrētos laikos konkrēti jāpasaka svarīgās lietas, jo tevī klausās sportisti un treneri, mehāniķi. Un arī skatītāji? Skatītāji arī, bet skatītāji braucienu laikā manī vairāk klausās. Tad to, ko es saku pirms sacensībām, tas ir svarīgi tieši sportistiem, treneriem, mehāniķiem, jo viņi gatavo bobu, tur tai slīdes temperatūrai jābūt atbilstošai, jo pirms katra brauciena tiek nomērīta kontrols slīdes temperatūra, ja tev ir augstāka, ja, tad tu esi diskvalificēts. Tā kā tas viss tur jārēķina, un tāpēc tur ir tiešām minūte un jāņem vērā tikai tas kalibrētais pulkstenis, kas tā tur kā raķešu zinātne patiesībā. Izklausās ļoti, ļoti sarežģīti. Jā, īstenībā man tas bija pārsteigums tiešām, bet tad, kad jau sākās braucieni, kad pavada bobu trasē vai skeletonu trasē, tad jau tālāk tu vari arī improvizēt. Brīvajā formātā, jā. Bet arī līdz brīdim, jā, jo tur arī tev pateiks ir intervāls starp ekipāžām, ir piemēram 2 minūtes 10 sekundes, jā, un tad tev ir jābeidz runāt aptuveni kādas 20 sekundes pirms.
Bet ko darīt, ja ļoti uz labierīcībām gribās? Jo tev ir jārunā, tu esi svarīgs sacensībām, apkalpojušam personālam tā tālāk. Kā tu ar to tik galā? To es nezinu. Tu cieties? Paldies Dievam, man nebija tādas situācijas tiešām. Tas būtu grūts. Tā kā brauciens beidzās, tad tev ir mazliet laiks aizskriet. Tad būtu jāskrien. Jā. Es arī tur starplaikos arī aizskrēju, bet, ja tur, teiksim, būtu tā, ka uz labierīcībām vajag braucienu laikā, es nezinu. Būtu sarežģīti. Labi, par bobsleju mēs vēl parunāsim, jo es savukārt nepaspartoju pilnīgi neko, jo es visu 7 dienas nostrādāju, līdz ar to man soļi bija līdzīgi kā tev, līdz leduskapīm atpakaļ varbūt darbā, līdz virtuvītei un labierīcībām. Tā kā es nevaru baigi lepoties ar sportiskām aktivitātēm. Man viens draugs teica, skaties, kā atkal nedabū teikt nākamajā mēnesī, kad tikai 52 eiro iztērēja par vienu treniņu. Tā kā viņš to piekodināja, labojies. Bet šomēnes tu esi bijis? Vienu reizi esmu bijis decembra mēnesī. Tad jau minimums ir izpildīts. Minimums ir. Skatīsimies, kāda. Es ļoti ceru, ka tagad nedaudz brīvāks būs pirms Ziemassvētkiem un pēc Ziemassvētkiem. Tad varbūt es ceru, ka sanāks laiks arī kaut ko pakustēties. Bet, pēc jaunā gada 100 punktu nebūs, jo tad viss saradīsies atkal zālēs, kas gribēs tīvēt, mainīt savu dzīves stilu. Un tas ir katru gadu, bet tas nemaz nav slikti īstenībā. Nē, labāk, ka vispār kaut ko tur jau tā lieta. Ja tevi var pamotivēt kaut vai pāris mēnešus, vienkārši jaunā gada pienākšana, tas ir arī tas labi. Bet parasti vienmēr mēs visi domājam ar tādu skatu, es sākšu rīt. Es sākšu nākamnedēļ, nākamēnes, nākamgad. Mēs visu laiku atliekam kaut kādas lietas. Es pieļauju, ka man arī tas niķis ir, un es pieļauju, ka vēl arī daudz cilvēkiem tā ir. Tas vienkārši psiholoģiski. Ko tu vari šodien nedarīt, to varbūt var rīt. Protams, jā. Labi, bet atkal ļoti bagātīgi notikumi mums ir bijuši gan Latvijas sportā, gan ārzemes sportā. Es saku, man liekas, nedēļas nogala aizvadītā bija vispār spridzeklis gan piekdien, gan sestdien, gan svētdien. Bet sāksim varbūt ar pašu aktuālāko tematu. Diemžēl tādu sēru vēsti, ka Jānis Tīma vairs nav mūsu vidū. Un tas man ļoti saskumdināja šīs vēsts, jo lai vai kāda viņam būtu tā krāšņā, tā privātā dzīve, viņš tomēr bija izcils basketbolists. Un es tā viņu spilgtāk atcerēšos 2017. gada Eirobasketa Eiropas čempionātā. Es teiktu, ka viņš bija aiz porziņa. Otrs labākais pat izlases spēlētājs. It īpaši spēle aizsardzībā, viņa atletiskums. Tā kā, žēl, mums pietrūks Jānis. Jā, noteikti, ka pietrūks Jānis. Un vispār arī pēc tā 17. gada čempionāta Jānis arī nākamajā sezonā bija labs. Un vēl pēc tam arī bija labs. Eirolandes kalibra spēlētājs. Tur jau tā lieta, un pirms tam arī vēl, tur viss bija kārtībā ar Jānu, bija baudi skatīties, kā viņš spēlēja. Žēl, ka tā sanāca. Jā, es negribu, lai mēs baigi tur iztirzājam tur to notikumu, kā tur, kas tur un ko tur. Tas, zin kā, cieņu jāizrāda arī ģimenei. Protams. Tāpēc jau ir teiciens pa nelaiķienu labu vai neko. Tā arī ir. Diemžēl tā ir gadījies. Mēģinam norīt to krupu un sadzīvot ar to. Bet tā ir tāda dzīves skadrā realitāte. Mēs jau arī atceries. Vienā no iepriekšējiem redzījumiem runājām par to mentālo veselību. Jā, tad šeit ir tā lieta. Jā, kad vajadzēja palīdzēt cilvēkam. Jā, ir interesanti, ka Jānis Blūms intervijā Latvijas rādio, manuprāt, sacīja, ka viņš bija sazinājies ar savu vārdu brāli un mēģinājis to palīdzību sniegt, bet tā palīdzība netika uzņemta un sadzirdēta. Tā kā, jā, bet es gribu, lai mēs vairāk tomēr par Jāņa to spilgto karjeru vairāk parunājam par tiem labajiem brīžiem, par tiem es vēl atceros brīžiem. To U18 čempionātu, kur 92. gadi viņš, Dāvis Bertāns un Kaspars Vecākars bija tie 3 galvenie līderi. Tad cik forši tas bija? Es saku, Tīma man vienmēr ar savu atletismu, ka viņš tik neraksturīgi, es neesmu rasists, baltiem spēlētājiem, viņš tik atletisks bija, un tas jau arī varbūt viens no iemesliem, kāpēc savā laikā viņi arī nodraftēja NBA, un ar viņā saskatīja potenciāli, jo viņš jaunības gados, viņš tādas slamdanku lika iekšā. Es atceros to 2017. gada pasaules Eiropas čempionātu, kur Porziņš pirmo reizi spēlēja izlasē, un toreiz Bagātskis bija treneris, un tas mūsu spēles stils bija vienkārši wow. Ja tu tagad patīsi atpakaļ, paskatīsies, tur bija tā, ka bija kaut kādi 3-4 pick and roll pēc kārtas, vienkārši, jo katrs mūsu spēlētājs varēja to izdarīt. Jā. Vienkārši katrs, un Jānis arī viens no tiem bija. Jā. Bieži vien Jānis pa 4. numuru pat spēlēja. Jā, bet viņš mierīgi varēja nākt ārā uz pick and roll, un palikt uzreiz piesaistīt spēlētāju. Tur bija vienkārši fantastiska spēlētāja plejāda Aināram Bagātskim, un Ainārs arī to labi mācēja izmantot to savu spēles sistēmu.
Es pat teiktu, ka tajā Eiropas čempionātā šāda, jau es pat teiktu, modernā basketbola, viena no pamatlicējiem bija Latvijas izlase un arī Jānis Tims tā skaitā. Pilnīgi noteikti. To jau daudz teica arī pēc turnīra, ka principā tas bija fināla mačs, mēs pret Slovēniju ceturtdaļfinālā. Principā tas bija fināls, tas bija tāds basketbols tik skaists. Tā kā man kaut kādā mērā pat žēl, ka mēs ceturtdaļfinālā uzskrējām nākamajiem Eiropas čempioniem, Slovēņiem, jo varbūt mēs būtu cīnījušies reāli par medaļām tajā čempionātā. Jā, diemžēl tā ir sanācis un... Jā. Skumīgi, jā, katrā ziņā. Tā kā rūpējamies par sevi un par saviem līdzcilvēkiem. Labi, uz nedaudz priecīgākiem notikumiem, kas man lika varbūt negluži sajūsmā spiegt, bet noteikti priecāties un pasmaidīt. Latvijas futbola izlase ir vienā kvalifikācijas grupā ar futbola dzimteni Angliju. Super! Konfetī krīt studijā. Tev jā, bet es jau teicu, ka vai tas mums ir vajadzīgs? Nezinu. Neforši jau, protams, kā Angļi atbrauks. Turklāt tas būs vēl 14. oktobris, ja pareizi atceros. Jā. 14. oktobrī Angļi būs šeit. Tad man ļoti interesēs, kas notiks ar visu to biļešu pārdošanu. Otrakārt, kurā stadionā mēs spēlēsim, jo Daugava tagad ir oficiāli saņēmusi 4. kategoriju. Vairs nevarēs atrunāties ar to, ka mums nav 4. kategorijas stadiona. Jā. Un man vēl atmiņā stāv 2000, tas ir, manuprāt, 13. gads, kad Bosnija-Hercegovina pret Latviju spēlēja Skonto stadionā no nepilniem 7,000 skatītāji, kas ietilps Skonto stadionā, 6,000 bija bosnieši. Mēs to spēlējām, ja nemaldos, 0,5 zaudējām. Jā, un tad man ļoti interesē, kā šeit viss notiksies ar to rezervēšanu un kā Angļi tiks pie tām biļetēm, kā netiks. Piemēram, arī gribu pateikt vēl šo sezonu Galatasaray, kad es biju Vecrīgā vēl pirms spēles. Man arī turku fani skaidri un gaiši pateica, ka viņi būs parastajos sektoros, nevis tajā viņa atvēlētajā sektorā, jo viņi tur caur draugiem, caur paziņām ir nopirkuši biļetes, vienkārši palīdzējis latviešu, vai arī vienkārši latvietis ir savus biļetes sadevis, pārdevis. Saucamais perekūps, pārdod. Jā, pirkt un pārdot. Es šo arī gribēšu redzēt, kas notiksies, jo no Angļiem parasti vienmēr daudz tie līdzekļi brauc līdzi, un tā interese ir milzīga. Sevišķi ņemot vērā to, ka kādā primā šobrīd tā izlase ir, ja pēdējos 2 fināla turnīrus skaties, šajā arī ciklā viņiem vēl tā paudze, tai paudzei jābūt vēl ir tādai, no kuriem Bellingams, Keins, no kuriem prasa to It's Coming Home, lai tas beidzot arī atgrieztos, kas īsti nav sanācis, bet es to gribētu redzēt tieši par tām biļetēm, kas notiksies. Bet tā jau forši, varēsim paskatīties. Gribās jau tās Premjerlīgas zvaigznes redzēt ar savu aci šeit Rīgā. Bet gribās viņas redzēt tā, ka mēs viņiem varam kaut ko ielikt pretī. Cīņu parādīt. Es gribētu redzēt tādu spēles sākumu, kāds bija Eiropas čempionātā. Tas bija Covid Eiropas čempionāts 21. gadā, viņš notika Eiro 2020. Anglija pret Skotiju spēlēja. Pirmajās 3 minūtēs Skoti kāds 3-4 reizes tā ielika pa kājām Angļiem. Un viss? Un nākamās kaut kādas 15 minūtes, 20 Angļi vispār neko nevarēja izdarīt. Viņi bija sabijušies. Jo vēlreiz tur ietajā kontaktā viņi negribēja. Tad es gribētu kaut kādu šādu spēles sākumu, lai mēs parādām, kur te ir īstie mājnieki. Ka tas ir mūsu laukums, tā ir mūsu zeme, un lai Angļiem ir problēmas. Ja būs, kā tajā ciklā bija, kad Stojanovičs bija galvenais treneris, ja tie 0,5 un tā tālāk, ka pēc 20 minūtēm ir, tad es domāju, arī tie cilvēki, kur grib apskatīties Premjerlīgas zvaigznes, aizies prom no stadiona. Jā, laikam jau tev jāpiek. Es pirms raidījuma mēs braucām, es pie sevis domāju, kā mēs varētu izspiest maksimumu, piemēram, kaut neizšķirt noturēt pret Angliju. Un tad es tādā taktiskajā zīmējumā domāju, vienīgais, ko mēs varētu nopērkot naturālu autobusu, spēlēt ļoti no aizsardzības tālās piespēles mūsu vienam Smailes uzbrucējam. Tas ir viens, no otras Angļi jau ir ļoti ātri, ļoti tehniski spēlētāji, kuriem ļoti patīk kombinācija futbols, kuriem patīk izmantot brīvās zonas. Respektīvi, ja tu nocementē tur praktiski visiem 10 spēlētājiem to aizsardzību, ja viņiem ir jāuzlauž tā aizsardzības barjera, arī tas viņiem sagādā problēmas. Paskatāmies iepriekšējo fināla turnīru. Kā viņi tur mocījās, un tas bija katastrofa. Ceļš līdz finālam viņiem bija ērkšķiem kaisīts. Un tad vienkārši jāpaskatās tās spēles,
kāpēc Angļiem nestrādāja tā viņu spēle, ka Bellingams viņus tur izvilka. Jā, tas bija katastrofa īstenībā. Tur jau visi bija aizgājuši mājās apmēram, ka atkal nekā nebūs. Tad paskatāmies tās spēles, un tad jau kaut ko varēsim izdarīt. Bet tā būs tiešām daudziem mūsu izlases džekiem lielākā spēle karjerā. Es tad domāju, labi, pret Vāciju mēs spēlējam Saveļos, atceros, cik skaists. 1-7. Jā, bet cik skaists vārds Saveļos ielika. Tas man ļoti patika. 8 gūtie vārti mūsē viskaistākie. Bet tā bija draudzības spēle. Tā bija pārbaudīta. Tas tomēr ir pavisam citādāk. Šī būs oficiāla kvalifikācijas, nevis arī nācija-līgas, bet kvalifikācijas spēle. Tā būs daudziem mūsu džekiem lielākā karjerā un varbūt vispār dzīvē. Jā, Es saku, es gribu pirmkārt redzēt, vai būs arī Anglijas spēcīgākajā sastāvā atbrauks. Jā. Vēl viena lieta, ko es gribu... Es jūtu, ka tu esi iekarsts savā Siguldas buldiņā nosēdējies. Turpini. Par Angliju bija... Vairāki piemēri pēdējos gados Latvijas sporta žurnālistikā, ja, kad ierodās Kristaps Porziņš, piemēram, uz izlasē, ka viņš spēlēs. Tad pēkšņi ir, 150 pieteikumi no žurnālistiem, ka viņi tur būs. Parasti ir 10. Tu esi vairāk žurnālists nekā es šobrīd. Uz LBL spēlēm, 1 vai 2 reizēm, Ja ieskaitām to cilvēku, kas komentē. Kafijas pauzē to vairāk pierādziņu un cepumiņu, tad paliek, ka tu viens atnāc. Protams, jā. Tad vienkārši šo es arī gribēju redzēt, cik daudz būs žurnālisti, kas ikdienā vispār nenāk uz sportu, un kuri ikdienā varbūt Twitterī raksta, futbolisti mums nemāk spēlēt, un tā tālāk. Ja, to es arī gribēju redzēt. Tad viņi pēkšņi akreditējās uz mačiem, jā. Tieši tā, un ko viņi pēkšņi būs. Es domāju, ka tas līdzīgi jau tu redzēji RFS-am jau arī. Es kaut kādā mērā arī esmu pie tā vainīgs, jā, bet man futbols interesē, un es jau iepriekš esmu gan komentējis, gan par sportu un par futbolu īpaši interesējies. Līdz ar to man kaut kā tā vismaz saistība ir, bet tur tādi pseido žurnālisti, jā, kuriem varbūt tikai kaut kāds podcastiņš ir, jā, es domāju, tādu tur daudz būs gribētāji. Pateicoties, es domāju, tai Anglijai, tad vismaz uz kādām 3 dienām futbols būs karalis arī Latvijas tādā sporta vidē, es tā domāju. Jo tieši tajā rudenī ir arī Eirobasketa fināla turnīrs. Tas gan būs beidzies, jā. Tas ir baigi labi sanāk, ka tieši beidzies. Beidzās Eiropas čempions septembrī beigās, ja nemaldos, jā, 25. gadā, un tad oktobrī mums ir mačs pret Angļiem. Bet es tev gribēju prasīt, vai tu esi nopircis jau biļetes, jo marta beigās mēs spēlējam Wembley stadionā. Vai mūs abus tur redzēs? Kliedzam Latviju, jā. Es vēl neesmu nopircis biļetes, nezinu. Mīļie skatītāji, ja mums ir kāds mecenāts, kurš mums grib uzdāvināt futbola svētkus, mēs labprāt pieņemsim šo dāvanu. Lūdzu, sazināties ar mums privāti, ja jūs mani un Andri gribat aizsūtīt uz Wembley stadionu martā. Bet jāstāsta, cik tās biļetes maksā. Katram, man liekas, kārtīgam latvietim Anglijā ir rādi, kas kaut kur pie Londonas dzīvo. Ja? Tur ir to palikšana. Arī tas nozīmē, ka ir plus mīnus. Pusi no problēmas jau ir atrisināt. Lidojums ar Rainīti. Kas tad tur ir, ja? Un tad jau viss ir plānošanā. Viss ir plānošanā. Ja kāds grib, tad var, protams, aizbraukt. Es domāju, ka būs arī pietiekami daudz līdzutēji, kas arī aizbrauks. Man tāda lielākā intriga. Es gribu redzēt, kā mūsu džeki iztīsies uz Premjerlīgas zvaigžņu fona. Un es gribu redzēt arī pašas zvaigznes svaigā. Teiksim, to pašu Kolu Palmeru, kurš ir tagad Premjerlīgā spridzina. Jā, tas pats Judes Bellingams, Madrids viens no labākajiem spēlētājiem. Tur ir uz ko paskatīties. Tur redzēji Kolam Palmeram, kāds bija tas te pavadonis iedots līdzi? Nē, es neredzēju. Nē, es redzēju. Man tas video šodien, man liekas, vai vakardien skatījos, izleca tie mazie futbolisti, kas nāk līdzi parasti pie rociņas. Jā, pirms spēles. Jā, pirms spēles, un tad viņi nostājās spēlētājiem priekšā. Visiem tādi... dažam garāks, pusaudzis jau varbūt, jā. Dažam puika, meitene, jā, dažam meitene, jā, tur, 7 gadi, dažam tur 10 gadīgs. Un Palmeram, es nezinu, cik gadīgs tas čalis bija, bet viņš bija garāks nekā Palmers. Un Palmers viņu noliek priekšā, un viņš ir reāli, Palmers ir īsāks pa viņu, jā. Palmers nevis tā kā viņu pagrūž nost, tā kā, nostāk, bet viņš pats vienkārši nostājās viņa blakus, lai viņu nabadzību var redzēt. Galvenais Palmers, viņš ir 1,90 m gandrīz, viņš ir 1,88 m, gara auguma puisis. Jā. Es ļoti ceru, ka tas nebija kaut kāds vecs video. Vai kaut kāds... Nē, fakes tas nebija. Tas bija ok, bet es ļoti ceru, ka tas nebija vecs kaut kāds video. Būt, jo formas bija, manuprāt, šīs sezonas. Jā, šīs sezonas formas bija. Tās vairāk uz tumšu zilot, nevis klasisko Chelsea krāsu, bet uz to tumšu zilot. Tā kā šīs sezonas formas tās bija. Tur es sasmējos, kāpēc viņam ir tiešām kārtīgi
garš pusaudzis tāds iedos līdzi. Un Paulis vienkārši paiet mazliet nos, lai arī viņu var redzēt. Es nezinu, man tagad būs tāds, angliski sakot, hypes, ja, tāds patīkams satraukums līdz tam brīdim, kad mēs marta beigās spēlēsim izbraukumā ar Angļiem. Vai mēs tur būsim klātienē vai nē, tas ir kaut cits jautājums. Bet runājot par visu to kā grupu, kas mums ir, vienīgais labums, ko es iepriekšējā raidījumā teicu, ko es tiešām negribu, vienīgais labums tāds, ka mums ir tā 5 komandu grupa, ka neesam mēs 4 komandu grupā, ka esam 5 komandu grupā, un tad mūsu... Mēs, man liekas, 2 lietas pat tā piesaucām, nezinu, neesmu aņķicīgs, jā, bet pirmkārt mēs gribējām Angliju, mēs dabūjām, otrais tu teici 5 izlašu grupa, arī tā lieta mums ir tikusi. Jā, tikai, atkal Andor tur mums ir. Vismaz kaut kādu punktu mums būs. Vai ne? Labi, kā ir tā ir, bet Serbija, Albānija. Arī labas, ļoti, ļoti labas izlases. Nežēlīgi labas komandas, un es noteikti skatīšos abas divas šo komandu savstarpējās spēles. Vispār jau daudz runā, kāpēc viņi UEFA ļāva viņus salozēt kopā, tur taču būs uz nāvi. Bet tur jau tā lieta, es vienkārši nesaprotu. Tur tās iepriekšējās reizes, ka viņi ir tikušies, tur ir spēles pārtrauktas, ir tiesas bijušas no sākuma vieniem piešķirt tehnisko zaudējumu, pēc tam iesniedz spēlētāji ir kāvušies laukumā. Jā, tur pēc tam iesniedz pretprasību, atkal otrai komandai piešķirt tehnisko zaudējumu. Es nesaprotu, kāpēc tur nav ieliktas viņas, piemēram, kā Armēnija ar Azerbaidžānu ieliktas, ka viņas nedrīkst kopā vienā grupā spēlēt. Jā. Un Ukraina, Baltkrievija, piemēram, arī ir ieliktas tādā pašā secībā. Vispār tā izloze likās... Serbija, Kosova arī ir saliktas, ka nedrīkst viņas kopā būt no Albānijas. Serbija, manuprāt, būtu jābūt tādā pašā sistēmā, tur ies karstī. Kā tev liekas, paskatoties uz visām grupām, kura tavuprāt varētu būt tā nāves grupa? Jo katrā izlozē saka, ka tādai vismaz vienai ir jābūt. Es esmu apvilcis, mums abiem ar Andri priekšā ir tas grupu izvietojums. Es esmu apvilcis E-grupu, kur Spāņi varētu būt. Jā, visticamāk Spāņi, Turki, Grūzija un Bulgārija. Tur, es domāju... Un tā ir 4 komandu grupa. Jā, tur būs labs cīniņš. Jā. Otrs variants, ko es esmu apvilcis, ir vai Vācija vai Itālija. Tā ir I-grupa, Norvēģija, Izraela, mūsu kaimiņi Igauni un Moldova. Tur atkal ir tas top 3 atkal tāds jaudīgs. Jā, tur jaudīgs top 3 un Igauniem būs baigi grūti noturēt to savu teorētisko 4. pozīciju. Jo arī Moldova ir labi. Jā, tiešām ļoti labi. Moldova ir viņa iepriekšā ciklā bija ļoti labi. Man patīk F-grupa. Jā, tur nebūs grandi, bet būs vai Portugāļi vai Dāņi, Ungāri, Īri un Armēņi. Arī viss tādas labas komandas. Ļoti neprognozējama grupa. Tur tikpat labi tāda Armēnija var būt 1. 2. vietā īstenībā. Jā, mēs esam redzējuši Armēņus, kā viņi spēlē, ja viņiem tā spēle aiziet un viņiem atļauj spēlēt. Tur būs ļoti interesanta cīņa F grupā tiešām. Un pat ja būs Portugāļi, nevis Dāņi, Portugāļi visiem tur prātā, ka viņi ir spēcīgāki nekā Dāņi. Tā apmēram, bet pat ja būs Portugāļi... Nezēmo Krištiānu Ronaldu un Portugālu. Tur būs ļoti, ļoti sarežģīti arī tiem pašiem Portugāļiem un arī Dāņiem. Ja Dāņi tur būs ļoti sarežģīta F grupa arī. Man ļoti patīk, interesanti, tur būs ko labi izlozi. Es par mūsu kaimiņiem lietuviešiem, viņiem arī diezgan grūta grupa ir tikusi, manuprāt. Tātad vai Spānija vai Nīderlanda, Polija, Somija, Lietuva un Malta. Būs viņiem ko pacīnīties arī. Maltu gan viņiem vajadzētu. Jā, bet es teiktu, ka viņiem ir laba grupa tiešām, lai domātu par kaut kādiem punktiem. Labi, ka viņiem tas nāciju cikls bija vienkārši drausmīgs. Vienkārši drausmīgs, bet ja viņi atgriezīsies tajā iepriekšējā līmenī, poļiem šobrīd diezgan liela krīze, jā. Spānija, Nīderlanda, tās ir grandi, jā, bet... Tīpaši Spāņi. Bet Spāņi ir tāda komanda, kuri dabūs to savu 1-0, 2-0, ja, un tālāk viņi to spēli vienkārši novadīs līdz beigām. Viņi tur tā kā vācieši mūsu pārbaudas spēlē 7-1, ja. Spāņi rēti tā dara. Jā, rēti. Vēl tev paturpinot. Un tad, teiksim, Somi. Ļoti laba komanda, ļoti laba, bet ar viņiem arī var spēlēt. Ko es ievēroju Nāciju līgā, ka Spānijā ir tik liels tas futbola resurss, ka bieži vien viņi tur ar nomināli pat 3. sastāvu spēlē. Un iespējams, un tās ir bīstamāk nekā, ka iznāktu, teiksim, pēc lietuviešiem tādiem pirmais, kur iesiet 0-2 tur līdz 25. minūtei, un tālāk viņi noved to spēli vienkārši, 0-3 beidzās. Jā, jo jaunie jau sev grib pierādīt visu laiku. Jā, tas ir līdz pēdējai minūtei. Bīstamāk, jā. Tur var gadīties, ja tur būs tiešām otrais, trešais sastāvs, tad var sanākt vēl sliktāk. Vēl, piemēram, mūsu nesenajiem pretiniekiem Ziemeļmaķedonijai, manuprāt, ļoti laba grupa. Beļģija, Velsa, Ziemeļmaķedonija, Kazahstāna, Lichtensteina. Skatāms futbols, es domāju. Jā, tur šitādā grupā Ziemeļmaķedonija tikpat labi var būt arī grupas galvgalī.
Nu, otrie viņi varētu noteikti. Pa otro tur obligāti viņiem jācīnās. Obligāti viņiem jācīnās pa otro vietu. Protams, Beļģija ir labāka. Ja? Vēls ar teorētiski labāk arī pie jaunā trenera. Viņi ļoti labi it kā spēlē, bet tā nav tāda komanda, pret kuru Ziemeļmaķedonija to savu līmeni neko nevar likt pretī. Es saku, tur es nebrīnīšos, ja Ziemeļmaķedonija tiešām krietni zobus parādīs arī Beļģijai, it kā grupas nomināli līderei. No, mēs baigi aizrunājamies. Man arī patīk ļoti futbols. Es varētu arī veselu raidījumu norunāt. Jā, bet cik tas ir? Ar futbolu arī turpināsim? Turpināsim. Gan par vietējo futbolu, par RFS pagājušā nedēļā ļoti sāpīgs zaudējums Belgradā neitrālā laukumā spēlējot pret Makabī. Janka Ikaunieks neiesit pēdējā dramatiskajā minūtē kompensācijas, kuru 10. minūtē pendēlijā. Zaudējums. Man liekas, ka punktiņi jau varējām aizķert tajā mačā. Ja tev ir 103. minūtē pendeli jāsit pie 1-2, protams, ka tu varēji neizšķirt dabūt. Hei, paldies, ka pateici. Jā, es esmu ģēnijs. Es jūs apgaismoju. Es sāku, Dievs, kā man viņi bija žēl tajā momentā. Man bija šausmas. Turklāt. Vārtsargs ļoti labi pamānīja, manuprāt, Janku, un tāpēc viņš izdomāja, ja viņam likās, ka Vārtsargs laiks uz otru pusi, un viņš uzsitīs pa vidam un būs vārti, bet Vārtsargs pamānīja ar kustību, bet viņš aizgāja apakaļ, pa vidu palika. Man liekas, Jānim vienkārši tas sitiens nesanāca. Arī jau var būt. Man liekas, ka vienkārši nesanāca Jānim sitiens, man izskatījās, ka viņam aizķērās vienkārši kāja. Jāprasa būs Jānkam, es aizmirsu paprasīt šito īstenībā. Būs jāpaprasa. Bet sāpīgi, ļoti sāpīgi. Protams, tas vairs lietas būtība tur baigi. Nemainīt. Es par to domāju, tas viens punkts. Tabulā nebūtu nekāda starpība, bet tāpat tā būtu naudiņa kaut kāda. 150,000 eiro. Uzreiz arī klubu kasēri uzreiz prēmijās var kaut ko izmaksāt. Turklāt varētu to labo vaibiņu turpināt, kas ir šajā sezonā. Edmundam Novickim, sportcentra žurnālistam, superīga intervija ar RFS īpašnieku. Viņš kā tas Arķo Milovu, prezidents. Jā, prezidents. Tur 2 vairāk nekā stundas, bet tur ļoti daudz interesantu lietu. Viņš stāsta gan par budžetiem, gan par prēmijām. Ja jums ir laiks, nezinu, kaut kad noklausties. Tiešām paldies Edmundam par interviju. Ja Edmunds dara, tad viņš dara kārtīgi. Arī tas intervijas garums ir kārtīgs. Ja tad dažs labs sūdzās, ka nevar izturēt mūsu savu stundu runājot, tur ir 2 stundas jāklausās. Jā. Tur arī ir tur ir informācija ļoti. Tur ir insights, tur ir daudz lietas, ko vispār publiski mēs nevaram. Es citu Arķom esmu vairākas reizes mēģinājis uzaicināt, arī aprunāties stundiņu. Pagaidām visas reizes esmu kur dabūjis. Es laikam nesagaidīju īstos brīžus. Edmunds sagaidīja īstos brīžus, kad jāuzspiež ir. Andri, varbūt tavs zvaigžņu stunda vēl sakos, to tu nekad nezini. Varbūt, viss kārtībā. Jā, vēl 2 spēles RFS ir palikuši janvārī, tātad pret Kievas Dinamo, un tad pēc tam mājās 23. janvārs, man liekas, pret Ajax. Ko mēs varam sagaidīt no tām noslēdzošajām 2 spēlēm? Man liekas, grūti ir tas, ka tā lielā pauze tagad sanāk. Viņi jau bija tagad Spānijā gatavojās mačam Belgradā. Viņi patiešām no Spānijas Belgradā jā. Līdz ar to, it kā jau viņi bija labā. Gan sportiskā formā, es domāju, ka viņi arī mentāli dabūja atpūsties, tomēr tā sezona viņiem ir gara un smaga bijusi, bet tas ir tagad lielais tas izaicinājums uzturēt sev sportiskajā formā līdz tiem pēdējiem 2 Eiropas līgas mačiem. Es nezinu, vai viņi baigi labā sportiskajā formā bija. Manuprāt, tieši otrādāk viņi nebija tik labā kondīcijā, kā bija iepriekš. Ja tu aizbrauc uz Spāniju, trenējies. Viena draudzības spēle viņi tur nospēlēja. Jā, pret Zviedriem ir jau, protams, ok, bet tas nav tas. Tas galīgi nav tas, un janvārī būs, manuprāt, vēl grūtāk. Tad tomēr jāsāk gatavoties jau ir sezonai, kas martā sāksies, martu 2. nedēļā parasti sākās virslīga. Kalendārs vēl gan nav izziņots, tur būs vēl grūtāk. Šīm lielajām spēlēm jau pasties RFS sastāv, tur ir pieredzējuši džeki. Uz tām lielajām spēlēm tie pieredzējušie džeki māk. Viņi māk noskaņoties. Starp citu arī pret Un tur nav grūti noskaņoties. Tev pretī Amsterdams Ajax. Arī es darīšu visu, ko varēšu. Tu arī grauzt zālienu, arī ledus kaut būtu uz zālienu. Nebūs. Zālienu silda, vēl aizvien silda. Šonadēļ gan bija baigās problēmas Daugavas stadionā, kad bija vējš baigi lielais. Jā. Un visu laiku to pārklāja speciāli. Pūt projām, jā? Nenormāli. Viņi tur bija nostiprinājuši. Bija tā, kad it kā likās, ka nevarēs. Jā, atnāk pēc stundas vienkārši pusi pārvalks vienkārši nost. Blakus esošajā vagonu parkā uz sliedēm. Jā. Tā kā tur arī ir savas problēmas, bet labā ziņa ir tāda, ka tagad būs siltāks, un es sapratu, ka visu šo nedēļu, un arī izskatās pēc prognozēm nākamā nedēļa, vairs to pārvalku nevajadzēs. Ka būs tie grādi virs nulītes, un mums ir cerība. Varēs tikai to sildīšanu. Pēc Ajax mēs tomēr Daugavas stadionā
aizvadīsim un sagaidīsim šos futbola sākus. Jā, noteikti. Es ļoti ceru, ka tā būs. Es gribu, lai mēs parunājam arī par gada futbolistu. Man jau atnāca Latvijā. Jā, tāpēc es ar to ieliku mūsu sarunu tematos. Uzmini, kāpēc tev uzrakstīju? Tāpēc, ka tu aizliki labu vārdu. Tāpēc, ka man prasīja, un es teicu, ka paldies lai tev aizsūt, ka paldies tev arī futbols tuvs sirdsapziņā ir. Es novērtēju, jā. Tu jau aizsūtīji? Es jau aizsūtīju, jā. Tāpēc es gribēju, jo mēs nezinām, kāds ir tas vietas sadalījums, jo tu nezini, ko es aizsūtīju, un es savukārt nezinu, ko tu domā. Nu, varbūt tu vari nedaudz ieskicēt, nu vismaz, nesaka konkrēts vietas, bet kas bija, teiksim, tavā augšgalā, kuru futbolisti? Andrejs Cigaņiks, Jānis Ikaunieks. Manuprāt, tie ir divi, kas cīnīsies reāli par šo te Latvijas gada futbolista titulu, un arī tur domas dalās. Es ieliku Andreju Cigaņiku kā pirmo vietu, Jāni Ikaunieku kā otro vietu. Jānim bija krietni spožāka, varbūt sezona, jā, bet tas bija Latvijā, un atcerēsimies, sezonas sākumā viņš nespēlēja. Sezonas vidus brīnišķīgs, bet sezonas beigās izlasē atkal nebija. Sagurums izskatījās, ka Jānim bija. Un Andrejam Cigaņikam tomēr visas izlases spēles, jā, un Šveicē, ko viņš darīja, vēl pagājušās sezonas beigās Polijā, ko viņš darīja, ārzemēs, augstāk līmeņa čempionātos, es to šoreiz vērtēju mazliet augstāk nekā Jāņa to veikumu sanāk trešdaļā sezonas. Mazliet vairāk. Es atkal ļoti novērtēju Jāņa statistikas pienesumu gan vārtu, gan rezultatīvās piespēles, un, principā, bez viņa RFS nebūtu Eiropas līgas pamaturnīrā. Jā, pagaid, bet ko tad Koļinko teikt Vaņinām, kuri bijuši gari futbolisti? Viņiem nebija vārti. Viņiem nebija viņiem bija sausās spēles, viņiem bija savukārt. Katram ir savs darbiņš, bet... Es vienkārši to gribēju ka arī šis Latvijas gada futbolista tituls ir arī ļoti subjektīvs. Protams, Andrejs Cigaņiks, piemēram, savā pozīcijā, viņš nekādā veidā nevarētu savākt tādu statistiku kā Jānis savā pozīcijā. Jā. Un tāpēc arī tur skatīties tikai vārtu piespēles, tas ir arī ļoti, ļoti subjektīvi. Tas ir viendimensionāli. Bet es saku, šie divi vīri manā skatījumā, viņi ir pilnīgi vienādi. Viens liks vienu augstāk, otrs liks otru augstāk. Mans top 3, tātad pirmais Jānis Ikaunieks, otrais Cigaņiks un trešais Toberi ielika. Es arī trešo Toberi ieliku. Tā kā mums principā ir identiski, šis top 3, tikai tur nedaudz izmaiņas. Tā kā es teiktu, ka mēs esam viensprāts, un es domāju, ka lielākā futbola sabiedrība arī domā ļoti līdzīgi. Jā, tā arī saku, bet tur būs labs kapiņš, es domāju. Tur pat pirmo vietu, es domāju, būs pa dažiem punktiem. Tur viss arī atkarīgs. Es nezinu, cik Edmunds ir cilvēkiem izsūtījis, jo tur es skatījos iepriekšējos gadus, tur bija daudz cilvēku, kas piedalījās šajā aptaujā. Līdz ar to tur tie punkti ļoti svarīgi. Jā, tur būs labs kapiņš īstenībā par to Latvijas gada futbols, bet tā jau ir žurnālistu aptauja. Vēl jau būs Latvijas Futbola Federācijas, kas ir oficiālā aptauja par gada futbolistu, kur tev nav jāliek trīnieks, tev vienkārši būs jāieraksta. Šeit vienkārši mēs, kā dīvāni eksperti, sniedzam savu redzējumu par lietām. Tur būs vienkārši jāieraksta viens cilvēks, kurš būs Latvijas gada futbolists, un tad to arī viņi ierakstīs. Svinīgi pasniegs arī tam balvu. Bet par kādu svinīgu notikumu Latvijas florbola izlasa pirmo reizi vēsturē. Pirmajā četrniekā pasaules čempionātā. Es saprotu, es stāvus priecīgs. Tas bija forši. Man nenormāli liels prieks par čaļiem. Tiešām rītīgi forši. Saprotiet, pa florbola var runāt daudz ko, jā. Labu, sliktu. Jā, labu, sliktu un tā tālāk, bet Latvijā viņi spēlē pārsvarā reģionos, jā. Tieši mazajās pilsētās ārpus Rīgas, un tur cilvēki nāk skatīties to spēli. Arī mazpilsētās, daudzās pilsētās, ja nav pilnas, tad ir pietiekami cilvēki, un visas sezonas laikā pat spēja noturēt to cilvēku skaitu. Manā dzimtajā Kuldīgā, kam ir pirmās līgas komanda, ir ļoti daudz skatītāju. Jā, tieši tā. Spēlēm. Tā kā tu saki, tas jau parāda. Tur ir tā lieta, un florbols arī pasaulē, viņš ir tāds, ka pasaulē ļoti maz spēlētāji pelna naudu, ka viņam nebūtu jāstrādā paralēli. Jā, un tādas lielākās zvaigznes, principā tādas ir. Un Džeka nečīkst. Viņi nevis lidmašīm prāmu, viņi brauc uz Zviedriju. Viņi tagad prāma arī brauc apakaļ. Jā. Viesnīcā... 5 zvaigžņu viesnīcā viņi nedzīvoja gluži. Tur ir tā lieta. Viņiem nemaksā principā par to ļoti lielai daļai. Jā. Viņi visi paralēli strādā. Viņi nečīkst, viņi aizbrauc, viņi dara to, kas viņiem patīk, un tagad beidzot
viņi paņem iemet golu. Rolands Kovaļevskis arī par to čalu man milzīgs prieks. Kāpēc? Pret Šveici iemest uzvaras Pagarinājumā, jā. Kāpēc par viņu man ir milzīgs prieks? Viņš ir ilgadējs izlases līderis, viņš māca iemest un tā tālāk. Viņš entās sezonas pēc kārtas izlasē arī Latvijas līgā, viņš pat arī Somijā spēlēs, ja? Viņš vairākumā spēlē. Ja? Nu, tu gola mašīnu, uz viņu cerējām. Ja? Tagad atnāca jaunais treneris jau pagājušo gadu. Rols vairs nespēlēja vairākumā. Ja? Rols reāli mazākumā spēlēja. Nu, es tā viņam Rolim prasu, kāds sakars. Ko tas Somu treneris ar tev te izdarījis? Kāds sakars? Nu, tu taču, es jau 10 gadus spēlēju. Un tā ir rezultāti, jā. Jā, bet un ko Rols man atbild? Viņš saka, nu kā? Mēs taču tik un tik čempionātos neesam to pusfinālu dabūjuši. Значит, nu, kaut kas nestrādā. Kaut kas nestrādā. Nu, tas nozīmē to, ka es neesmu labs vairākumā. Un viņš to spēles noteikums pieņem. 7 reizes 5. vieta Latvijai. Un tagad ir 4. beidzot. Nu, kā tev liekas, cik reāli mēs bijām vai tālu no tās 4. vietas? Nu, es atvainojos no 3. vietas. Nu, tālu. Tālu, diemžēl tālu. Nu, parādījās cerības, tad viņš spēlē pa 3. vietu pret Čehiem, ka 3-2 mēs panācām. Jā. Tad parādījās, parādījās cerības stariņš, bet no Somi. Nu, nereāls mašīnas. Es vispār brīnos pozitīvā ziņā par to pirmo pašu turnīru spēli, ka mēs tik līdzvērtīgi ar viņai nospēlējām. Tikai vienu vārtu starpību mēs zaudējām. Jā. Kas jau principā... tas ir kosmos nākamajiem pasaules čempioniem. Jā, zinot florbolā to sadalījumu, jā, cik spēcīgi Zviedrija, Somija attiecībā par pārējām izlasēm. Nu, tā pirmā spēle bija kaut kas vienkārši neaprakstāms, ka mēs tik labi varējām nospēlēt un turēt saspringzinājumā līdz pat pēdējām sekundēm viņus, jā, tad tiešām tas bija kosmos, bet tiešām man liels prieks, ka beidzot tas pusfināls ir sasniegts. Un kāpēc tas ir sasniegts? Nu, tāpēc vienkārši, ka mūsējie džeki, ja agrāk bija tā, ka atbrauca 2 no Somijas augstākās līgas un vēl varbūt kā 2-3 Somijas 2. līgā spēlēja, ja? Un tad tie bija tie līderi, uz ko mēs balstījām. Ja? Un tagad paskatāmies, mums ir 2 Zviedrijas augstākajā līgā, kas ir vispār spēcīgākā līga florbolā. Ja? Mums ir vairums džeki no Somijas augstākās līgas un arī tajos klubos viņi ir viena no līderiem. Ja? Un, principā, mums nepieredzēta laika Latvijas florbolā, principā. Arī tie džeki, kas spēlē no Latvijas, tas pats Rols Kovaļevskis. Ja? Nu, viņš arī tā līmeņa spēlētājs ir. Ja? Artis Raitums arī turpat ir spēlējis entās sezonas, jā, Somijas augstākajā. Tā kā... Nu, tu saki, tā ir likumsakarība, bet es gribu, lai tu atbildi uz jautājumu heiteriem vai uz komentāru. Turnīrā tikai 2 uzvaras Latvijas izlasē. Par ko mums priecāties? 2 uzvaras un 4. vieta. Tu vari kaut kāds pretarguments šim komentāram sniegt. Ne, galvenais jau ir tas, kad tu uzvari tās vajadzīgās spēles. Šveice pretī bija tajā pusfinālā, un mēs viņus paņēmām. Tā bija tā galvenā spēle. Filipīnā mēs pārbraucām pāri, ko tur vajadzēja. Tur jau tā lieta. Tā kā, jā, protams, pret Slovākiju gribējās vinēt, bet tev tas svarīgās spēles tev ir jāuzvar. Un tas arī priecē, ka tieši tajā svarīgajā spēlē mēs paņēmām un uzvarējām. Forši ritīgi. Atceros, bija viens čempionāts, kur mēs arī Čehus uzvarējām apakšgrupā. Tad arī, tik būs, un beigās mēs zaudējām vāciešiem. Jā. Lūdzu, mēs to nesvarīgo spēli uzvarējām, svarīgo spēli pret nomināli vājākajiem vāciešiem mēs zaudējām. Arī pret Slovākiju īstenībā nedaudz varbūt koncentrēšanās pietrūka. Mēs bijām vadībā 4-2. Bet tā ir pagātne. Par to nav jārunā. Jāpriecājas par 4. vietu. Es saku, jāpriecājas par to, ka mēs tās galveno spēli mēs ņēmām un uzvarējām. Mēs esam pasaules florbola elitē. Jā. To droši var tā apgalvot. Mēs tur vienmēr esam bijuši. Tur Zviedrija, Somija vienmēr būs pirmās 2 komandas, jā, un tad nākamās 2 Čehija, Šveice, kas viņiem mēģina iekost. Jā, un izskatās, ka Latvija ar šo florbolistu paudzi ir pienākusi tuvāk klāt Šveicē, Čehijai. Tā tad zelta laika Latvijas florbolā. Cerēsim. Es gribu, lai mēs nedaudz vēl parunājam. Tu nedaudz jau ieskicēji to savu ikdienu pasaules kausa posmā Siguldā, gan bobslejā, gan skeletonā. Bet tas latviešu sportistu veikums, kāda atzīme 10 balvu skalā mēs varam ielikt, tas ir apmierinoši. Dāvim Valdovskim es lieku stabili 8, ja ne pat varbūt 9. Viņš pirmo reizi tādos mačos piedalās. Un Jākabam Kalendam 5. vieta pirmajā dienā. Karjeras rekords. 12. Tas ir karjeras rekords. Labi, 12. otrajā dienā. Bet arī stūmēs cits. Samainīs stūmēs, jā. Bet, tur laikapstākļi arī patraucēja. Arī laikapstākļi varbūt netrāpīja tur uz slidām, bet tā 5. vieta, tas ir karjeras rekords. Vienkārši tas ir superīgi. Ideāli vienkārši. Un par tiem stūmējiem arī samainīs stūmējus. Daudz teikt, tā kā atstājam tur Matīs pirmajā dienā stūmu, tur atstājam. Bet atceramies to, ka mums
Šogad ir tikai Jēkabs. Vienīgais pilots, Jā, divniekā tev vajag vienu stūmēju. Ja? Nu, ko tad Matīs visu laiku mauks un vispārējie skatīsies? Ja? Nu, arī nē. Nu, ir jādod arī pārējiem džekiem iespēja. Ja? Nu, Matīs sev parādīja kopā ar Jākabu 5. vietu ļoti labi. Nu, pēc tam ar Bebrišu nebija tik labi, jā, protams, bet Bet kas man interesanti? Jo rēķina vēl tagad arī pauzīt, viņiem būs bijuši. Viņi 26. tagad brauc ārā tālāk, un viņi nebūs vairāk kā mēnesi, man liekas, mājās. Ja? Nu, tad tu gribi, lai tie džeki vienkārši neko nav darījuši. Nu, lai izdūtu sacensību garš, tas arī, manuprāt, ir normāli. Tu nevari visu laiku dzīvot uz vienu Matīsu Mikni, ja, kas ir absolūti pagaidām mūsu labākais stūmējs, ja, protams. Bet, Pirms sezonas jau mēs runājām, ka šobrīd viss atbildība ir uz Kalenda, uz vienu pilotu, tas ir riskants gājiens. Protams, ja sanāk, viss ir kārtībā, bet tu trauma vai kaut kas, ko mēs tad darām. Un arī interesanti pirmdienas sporta studijas lielajā intervijā Jākabam Dāvids Ernsts jautāja, jūs uz pasaules čempionātu brauksiet, skatīsimies, domājam. Tas man likās, wow, tāds šoks, kad reāli pat pieļauj tādu iespējamību, ka pat uz pasaules čempionātu neaizbraukt. Bet čempions jau ir Amerikā. Nē, sapratu, tas ir naudas jautājums. Jākabs jau nav naudas turētājs. Viņam labākā Jākabam īpašība ir tāda, ka viņš ir darītājs. To mēs intervijā sapratām, ka viņš lieka nerunā. Jā, viņš neko lieku nedomā pats un nerunā. Viņam ir iedod plānu, tev jāizdara tas. Viņš no labākās sirdsapziņas arī to izdara. Un tā ir laba īpašība īstenībā viņam. Bet par to pasaules čempionātu, protams, būs bēdīgi, ja mēs neaizbrauksim, bet tas arī ļoti labi saprota. Šobrīd, ja skatāmies bobslejām, tas finansējums no valsts arī ir samazinājies. Iepriekš bija ar atsevišķiem ministru kabineta lēmumiem, tur tā visa tehnikas attīstība notika. Tagad arī tas nav. Kāpēc es esmu satraukts? Tāpēc, ka tūdaļ ir olimpiāda. Mums ir viens pilots. Ko mēs darīsim olimpiādē? Bet tas taču ir normāli. Sants Prūsts taču ir teicis, ka viņam pilnīgi vienalga, kāds ir otrais pilots. Galvenais, ka pirmais pilots ir. Viņa rezultāti mērīs pēc pirmā pilota. Šobrīd nav jau citu variantu. Vienkārši nav citu iespēju, nav citu variantu. Strādā ar to, kas ir, un šobrīd tas ir Jākabs Kalenda. Priecājamies, ka mums ir 22 gadus vecs čalis, kurš 5. vietu divniekos savā mājas trasē. Pusā viņš, man liekas, arī sacīja, neatceros, kurā no intervijām, kad Siguldas trasē esot diezgan sarežģīti. Tur nemaz nav tik viegli nobraukt. Jā, protams. Un Siguldas trasē ir viens liels mīnus, ko arī daudz ir teikuši Renes sporta veidu pārstāvi, ka Siguldas trasē testēt tehniku ir ļoti, ļoti grūti. Viņi ir pārāk sarežģīti vienkārši. Tāpēc, ka tur, Tur nevar divus vienādus braucienus nobraukt. Arī mūsēji, kas tur entos braucienus nobraukt, tur nevar divus vienādus nobraukt, lai apstiprinātu, piemēram, tur kaut kādu slieču apstrādi vai vienalga kādu tur regulējumu un tā tālāk. Tu vienkārši nevar to izdarīt. Un uz tā pamata tev ir ļoti grūti attīstīt to tehniku. Tu biji uz sacensībās uz vietas, Vācijas pilotam kritieni 3 pat laikam bija. Kas tur notika? Kā var vienā trasē 3 reizes nokrist? Man liekas, ka būtu arī 4. ja viņš 4. reizi arī braukt, bet viņš atteicās no 4. starta. Viena tā pati vieta, vienkārši cilvēks nevar izbraukt. Tur apkārt mēļoja, ka ir mazliet piegriezti tie noteikumi vāciešiem, kas bija agrāk pa labu. Un nespējot viņš tik galā ar to jauno. Ka tās lietas nevar izņemt, kā teikt, to virāžu, jā? Un ka vienkārši bobs krīt riņķi. Jā? Tālāk pāriesim pie Latvijas hokeja izlases. Aizvadīja viņa pārbaudas turnīru Slovākijā, uzvar pret Norvēģiem, zaudējums pret mājiniekiem Slovākiem, līdzīgā tādā cīņā. Mēs varam kaut kādas secinājumus izdarīt, un tas vispār ir kaut kāds rādītājs. Tur lielākā daļa tomēr jaunie puiši, tikai 5 hokejisti ar pasaules čempionātu pieredzi. Šie rezultāti parādīja, ko mēs varam vai ko mēs nevaram. Nē, noteikti nē. Man vispār gan novembra pauži tie turnīri, gan decembra pauzes turnīri. Nav tur tā, kad kaut ko baigi var redzēt. Priecēja tas, ka piepildījās, ko Harijs Vitoliņš teica pirms turnīra, ka viņš grib tiem mūsu džekiem ar pasaules čempionātu pieredzi. Ka viņi ir līderi, ja? Jā, ka viņi ir līderi tiešām, ka viņi varbūt tad, kad bija pavisam pilns sastāvs, viņiem tur varbūt nebija tās noteiktās, nebija tā pirmās vīolas jāspēlē, ja, ka mēs tur arī kritizējam, kāpēc nelaiž tur dzierkali, nelaiž egli, ja tur vairākumā, jā, tagad viņš pateica, es viņus laidīšu, gribu redzēt no viņiem līderis, jā, tad viņi arī pierādīja to, ka viņi ir līderi. Šādā tā formātā, ka viņi mierīgi ņemot, ja kaut kas notiek un mūsu
ierastie vadošie spēlētāji netiek vai kaut kāda trauma vai nav formā vai vienkārši nespēja kaut kādā spēles zīmējumā ieiet, tad ieliksim jebkuru no šitiem čaļiem un lūdzu. Un man ļoti patika, pierakst tev pārtrauc, man ļoti patika Mārtiņš Dzierkals. Es Harijam Vitoļiņam uzdevu jautājumu vēl pirms treniņām bija sākusies, ja, tieši par Dzierkalu. Viņš saka, Dzierkalu viņš liks vairākumā noteikti. Un es teicu, jā, bet vai tas nebūs pārāk liels tāds tā kā kultūras šoks varbūt Mārtiņam? Ņemot vērā, ka viņš pēdējos gadus ir mazākums spēlētājs. Jā, viņš Zviedrijā spēlē pagājušajā gadā. Vispār tur tikai mazākumā, jā, tagad varbūt bišķi labāk ir šo sezonu, bet tāpat. Un tad viņš teica, ka nē, nav, jo, kad Mārtiņš jau pagājušajā sezonā atbraucis, ka viņš uz pārbaudas turnīriem, kad viņš laiks spēlējis ir tikai mazākumā un tas spēles laiks neliels, ja? Tad viņš kā ieliek viņu vairākumā, tā pirmajā spēlē viņš iemet. Kas notika pirmajā spēlē? Mārtiņš iemet. Uzreiz. Man atkal riktīgi liels prieks par Grīgavu, ka viņš pret Norvēģiem uz 0 nostāvēja. Sausais mačs. Man liekas, ka tas tāda ļoti, ļoti baigo tādu pārliecības, tādu grūdienu iedod Vārtsargam, ja viņš savu spēli nospēlē. Protams, ka Norvēģis tur nebija nebūt arī nespēcīgākajā sastāvā, bet tīri psiholoģiski arī. Man liekas, ka Vārtsargs viena no tām pozīcijām, kur ļoti izteikti ir šī psiholoģijas jautājums, kā mēs redzam NHL-ā, mūsu džekiem, gan Šilovam, gan Mežļīkinam, tur staigā visu laiku viņiem tas sniegums un Vārtsargam nosargāt savus vārtus neskarts. Man liekas, tas ir tāds labs grūdienis. Un arī Vītols pret Slovākiem ļoti labi nospēlēja. Tur nelaimīgi tā ripa tur trešā perioda izskaņā nokrita. Tur pilnīgi brīvi Slovākam uz lāpstiņu. Viņš tur pustukšos iemet. Tad ar 1-2 zaudējām to maču. Es teiktu, ka kopumā es arī ar tādu pluszīmu lieku izlasē, ņemot vērā, kāds bija tas sastāvs, kādi bija tie mērķi, kādi tie eksperimenti, un arī ņemot vērā, jā, kad ir tikai šie 5 hokejisti ar pasaules čempionātu pieredzi, tā kā es teiktu, ka kopumā labas lietas, ko paņemt. Kas man lika tādas un raisīja tādas pārdomas patiesībā, ka Roberts Pļāvējs, kas ir LHF ģenerālsekretārs, jā, ka viņš intervijā teica, ka principā federācijai ļoti švaka ar naudu ir. Jā. Ka principā, ka viņi tikai uz, labākajā gadījumā uz nullēm izies. Tas man tā likās, wow, hokejs pēdējos gados tādu popularitāti un sponsoru, un liekas, viss notiek, bet reāli ļoti liela izdevuma. Jā, bet izdevumi jau aug, tur jau arī. U20 izlasa atkal tagad aizlidojas Kanāda, 250,000 eiro, jā, nomet. Pļāvējs gan teica, ka tas ir tikpat daudz, cik citus gadus, ka tas nav nekāds baigais tur ekses gadījums, jā, ka tas būtu kaut kas ārpus rāmjiem, bet tik un tā, 4 miljons, jā, par to, ka mūsu hokejs nospēlē turnīru. Tur ir tā lieta, kur ir popularitāte, ir arī tur sponsoru līguma vairāk jauni parādījušies pēc šī bronzas sasnieguma, bet izdevumi jau aug ātrāk. Un tā nav vienīgā joma, kur, diemžēl, tā ir. Jā, tā kā, tāds pārdoms man par to radās. Jā, it kā no sportiskā viedokļa. Labi, mēs to turnīru nospēlējām, jā, bet par tām naudām tas man tā lika lietas paanalizēt un pārdomāt, kāda ir tā saimniecība un kāpēc tie izdevumi ir tādi, kādi ir. Labi, iesim tālāk nedaudz par starptautisko sportu, atgriežoties pie futbola. Tā tad ir nolēmts, ka 2034. gadā, tātad te jau 10 gadi no šīs brīža, līdz 9 gadus ir izlemts, ka fināla turnīrs notiks Saudarābijā. Atkal turnīrs visticamāk ziemā. Kā te komentāros tā nedaudz iesmēja, atkal pie dvieļu galvām turnīrs. Es skatās, te rasists, nezinu, kā vēl to nosaukt, bet melnais humors man patīk. Turnīrs atkal vismaz skatītājiem patīkamā laikā, ziemā, būs kā tos drēgnos un augstos rudens ziemas vakars aizpildīt. Jā, būs. Un kur tad citur, ja ne tur, kā saka Persijas līča piekrastē. Bet tas jau bija skaidrs diezgan sen, ka Saudārābijā. Viņi jau gāja uz to īstenībā diezgan ilgi un mērķiecīgi. Viņiem speciāli futbola programma tika izveidota ar mecenātiem. Un tur vesels stāsts. Un tur taču arī, piemēram, Cristiano Ronaldo piesaistīšana, ka viņš Saudārābijā aizgāja, daļai arī tika sekta no šī te fonda. Saudārābijas futbols 2034. Jā, tas es jau tāpēc teicu, ka es arī par šo programmu lasīju, Karims Benzemā un Galo Kanté, un tur viņi tika piesaistīti ne tikai kā futbolisti ar milzīgiem kontraktiem, bet arī kā tādi, vēstneši čempionātu un turnīru, ka viņi grib, ka tur nav tikai stāsts par to, ka mēs nopērkam zvaigznes par lieliem miljoniem, bet ka mēs iegūdam treneros, infrastruktūrā, akadēmijās, bet atkal te ir stāsts par tiem stadioniem. Cik cilvēki ies, es ceru, ka neies bojā, bet kāda ir tāda cena tam, ka dabūtu čempionātu? Zinu, kur viņi baigi kļūdījušies, ir, lai cik labs ir Cristiano Ronaldo.
Man liekas, ka viņš līdz 34. Nedavilks. Nu, tas gan tā varētu būt. Nu, Tur gan viņi kļūdījušies. Vai tu zini, cik ir vecākais šobrīd pasaulē profesionālais futbolists? Bija Japānis. Jā, nu, un cik viņam ir? 53 gadi viņam bija. Jā, viņam ir pār 50. Tā kā tu nenoraksti Kristiānu vēl nemaz. Jā. Nu, Kristiānu tagad ir 39, jā? 85. gada februārs viņš ir. Nu, tad, neesmu matemātiķis. Man liekas, ka 39 sanāk. 40 tūlīt būs. Tūlīt būs 40, jā. Nu, tad bez 9 gadiem, 49 zem 50 ideāli. Kristiānu vēl šķērītēs sitīs Portugālē vārds iekšā. Varbūt arī. Nu jā, bet tā ir tā jaunā pasaules kārtība, kad šīs valstis, kas ir Persijas līča piekrastē, viņas ļoti, ļoti grib pie sevis šos lielos turnīrus, grib sevi reklamēt, grib parādīt, ka pie viņiem ir forši, un ar to ir jārēķinās. Ļoti daudz sporta notikumu ir. Paskatāmies kaut vai arī boksu lielo. Tur visas cīņas arī. Visas cīņas ir. Ja ne Saudārābijā, tad kaut kādā Katarā vai apvienotos Arābu Emirātos. Jā, tā ir vienkārši. Bet vai tas, ka viņiem ir ļoti šie, ticības jautājumi stingrē, ja tur ir gavēnis un tur sievietes nedrīkst ģērbties kaut kādos noteiktos veidos un alkoholu nedrīkst lietot, atkal nebūs mums kārtēji konflikti. Katrā jau tāpat ir. Bija milzīgi konflikti pirms turnīra. Bija. Vai arī Saudārābijā? Viņi tur tika cauri, viņi uztaisīja speciālās zonas, tur atceries, viņi tur uztaisīja speciālās zonas. Kaut kādu kompromisu viņi Jā, tur. Tā kā raisīja, bet es nezinu, vai šajā gadījumā būs līdzīgi, vai atkal. Man jau liekas, ka kārtējo reizi atkal būs turnīrs un atkal būs skandāli, jo FIFA pati pa sevi organizācija ļoti skandalozi, ar turnīriem, kukuļiem un es gribēju teikt, cik tas Saudārābijas samaksāja? Pēc 10 gadiem Saudārābijā būs, bet pēc cik gadiem šī brīža FIFA vadība apsūdzēs un notiesās? Gan jau atkal uzpeldēs kārtējo tiesas prāvu par beigās izrādīsies, mēs tur uzdāvinājam salu, lai dabūtu šo čempionātu, jā. Tur vērtība kaut kāds $500 000, piemēram. Jā, bet ir jau viena lieta arī, kad šobrīd pasaulē, vairs nav tik liela konkurence par šo lielo sporta fórumu rīkošanu, gan olimpiādas, gan arī... Tie taču ir milzīgi izdevumi. Tur jau tā lieta, nenormālākie nav jau izdevumi. mēdz maizi. Jā, un tāpēc arī šīm valstīm ir līdzekļi, viņas to grib, tā viņām ir reklāma, jā, un viņas vienkārši to dara. Un viss, jo šobrīd ļoti daudz valstis skatās tos savus izdevumus un mēģina optimizēt, jā. Un, tā ir reklāma, bet mums jau tāpat pasaulē baigi labi zina, kāpēc mums to reklāma? Labi, jā, tad šoreiz ne. Tā kā, ir tur... Tas arī viens no iemesliem, kāpēc šīs valsts pie ne tikai futbolā, bet citos arī sporta veidos mierīgi tiek un rīko un tā tālāk. Jo, piemēram, pat ķīnieši sākuši skaitīt naudu. Vienbrīd viņi arī tur vienkārši visu pēc kārtas. Mētājās pa labu un pa kreisi. Jā, rīkoja, un kad tik pie viņiem notiek, kad tik pie viņiem. Jā. Tagad arī vairs tā nav. Viņi arī sākuši jau skatīties, ka tā atdeve nav tik laba, kā gribējām varbūt. Jā, vai tie izdevumi bija pārāk lieli. Ķecerīgs jautājums. Labi, turnīrs te pēc 10 gadiem. Latvijas izlasē, cik reāli tur nokļūt? Iespēja vienmēr ir kaut vai 0,01%, arī tā ir iespēja. Bet... Šobrīd iespēja ir 50/50. Ir iespēja nokļūt un ir iespēja nenokļūt. Dievs, cik tu esi neglābjams optimists, jāmācās no tevis, Klau. Kāda, bet tīri no iespējām, 50/50. Vai būs, vai nebūs. Vai tiksim, vai netiksim. Viss, matemātika tā ir vienkārši. Jā, tā nav man stiprā puse, kā mēs zinām. Jā. Es ļoti ceru, gribētu jau, lai vismaz mēs tur pieklāvējam. Kaut tuvumā būtu, vai ne? Jā, protams, 10 gadi un labi 9 rēķināsim. Jā, tāpēc es jautāju, tur var veselu citu paudzi ienākt pa to laiku mūsu futbolā. Tā mūsu jaunās paudzes spēlētāji jau ir sev labi parādījuši ar tajos U19 turnīros. U21 tagad it kā bija punktu ziņā diezgan labs cikls. Jā, varbūt tieši tā, tāpēc spēles ziņā varbūt gribējās kaut ko labāku redzēt, jā, bet punktu ziņā bija ok. Tāpēc es saku, tie cerības aizmetņi, man liekas, ka jau ir diezgan labi bijuši. Kas arī liek ar tādu pozitīvu skatu. Jā, bet daudz tās bijušas. Atceramies 99. gadā dzimušos Džekus un 2000. viņi arī tika elites kārtā un ļoti labi spēlēja. Šobrīd tiem spēlētājiem vajadzētu būt lielās izlases līderiem, bet nav. Jā.
Jā. Nu. Nav. Uz pāris pirkstiem varam Te veselu atsevišķu diskusiju mēs un raidījumu varētu taisīt tieši par pārēju no jaunatnes sportu uz profesionālo sportu. Un tas ir sāpīgs temats. Turpat nav pat pārēja uz pieaugušo sportu. Vienkārši futbolā ir pavisam cita specifika. U19 izlasē, ja? Viņi aizbrauc uz vienu vietu, nospēlē 4 spēles, ja? Un tad skatās, kur ir labāk. Tā tiek tur elites precīzi tas pats formāts. Tas formāts, jā. Un tā tālāk. No U21 sākās jau lielais formāts, kur tev ir pusotra gada garumā, ir logi, ir 2 spēles, ja, katrā logā, un tad tā visu pusotra gada garumā arī trenerim pavisam citādāk ir jāstrādā, kad viņš uz vienu turnīru sagatavo, lai te džeki būtu labi tur uz tām 3 dienām. Ja. Gāzīsim kalnus. Jā. Vai arī tev ir pusotrs gads, tev cikla sākumā bija 2 līderi, tur visu spēli taisīja. Ja? Nākamais loks pienāk, viņi abi ir neformā atlaisti no kluba vai traumas. Un tev, ko lai tagad dara? Pilnīgi cita specifika. Mēs jau neesam Spānija, Anglija, kas tur var 100 spēlētājs selekcionēt. Viņiem tāda izvēle ir. Tur viens nav ņem nākamo. Un tāpat sistēmā viņš iederēsies un to uzdevumu izpildīs. Labi, mēs Pārābiem turpinam. Mēs jau turpinam par lielo boksu. Furijs pret Usiku, dublis numur 2, uz spēles 150 miljoni eiro naudas balva. Nu, vienkārši astronomisks summas, kas vienkārši tajā lielajā sportā un boksā grozās. Pirmā cīņa nedaudz tāda pretrunīga, jo tur kāds teica, ka Usiks tur varbūt nevajadzēja viņam pēc punktiem vinnēt, ka tomēr Furijam vajadzēja vinnēt. Nu, kā tu skaties, otrā cīņa, vai mēs kaut ko ļoti, ļoti labi, vai mēs tādu piesardzīgi tomēr to boksēšanos redzēsim? Nu, es domāju, ka tur atkal Usiks vinnēs pēc punktiem. Domāju. Es tā domāju, jā. Man liekas, tas tāds labs, kas tā pārtrauc, tāds labs saldējs ēdiens pirms svētkiem. Tātad cīņa 21. decembrī, pirms Ziemassvētkiem Rijādā, Saudārābijas pilsētā, kur jau arī iepriekšējā cīņa, starp citu, arī notika. Nu, jā. 22 uzvaras ir karjerā Usikam, 34 ir Furijam, viņam viens nešķirts, un tas vienīgais zaudējums ir tieši pret Usiku pēc punktiem. Viņi ir smagsvara leģendas, zvaigznes, sauc kā grib, arī tas promo klipiņš varbūt redzēja ļoti smieklīgs arī uz šo gaidāmo cīņu, ka viņi bezmazai ne tikai kā sportisti, bet šoumeni, aktieri, pārdotāji, kas māk tā promotēt to cīņu. Viņi māk ļoti labi, un Usikam daudzi to pārmet karjeras sākumā, ka viņš arī, piemēram... viņš ticīgs, tāds stīvs, tāds konservatīvs vecis, kas tev vienkārši iedos tāfelē un viss. Nu, tad viņš tagad arī ir sapratis, kā ir jādara, kāda ir tā virtuvīte, un tas man arī ļoti... Tieši vakar vai aizvakar skatījos kaut kādu intervijas fragmentiņu, kur Usikam jautā kaut ko par Furiju, viņš tikai yes, no, viņš par nesaprot, ko viņam prasa. Šik yes, turpin smaidīt un kratīt galvu. Es gan redzēju to fragmentiņu, kur viņi abi divi bija. Un tad prasīja vienkārši jautājumu. Jā, tas jau bija, man liekas, tas pats. Tas pats, un tas man arī patika, ka tu arī tā redzēji no sākuma, likās, Furijs tāds, pārliecinātāks par sevi, ka, ok, labi, Usiks, kā vienmēr, bišķi smieklīgi. Un tad beigās te pēdējie jautājumi, kad bija, te jau tā, labi, Furijs arī jau reāli piedalās. Viņi jau tur sāk, tur tēlot jau un jokoties. Tāpēc es saku, Tas bija labs. Interesanti, ka iepriekšējā cīņā tas balvfonds aptuveni bija 115 miljonu eiro, un tad 70% pievāca Usiks un 30 Furijs. Tas naudas vienkārši nevar beigt. Cik tās ir kosmisks, pat vienu cīņu. Jā. Skaidrs, ka tu tai gatavojies pusgadu, gadu pat lielākoties, jā. Un šeit ir arī tomēr cīņa par jostām, par 3 jostām, VBA, VBC un VBO. Tā kā World Boxing Organization, Council un Association, tur liekas tās organizācijas boksā arī ir tā kā sēns pēc lietas, tur tik daudz tās jostas. Bet vienādi sakot, tā par 3 jostām atkal džeki cīnīsies. Būs interesanti. Jā, tur būs ļoti labi, bet, kā jau es teicu, man liekas, ka Usiks varētu atkal vinnēt pēc punktiem. Ja jūs gribat redzēt tur kaut kādu nokautu, tad tikai un vienīgi, ja Usiks kļūdīsies un Furijs atradīs iespēju. Jo, paskatoties arī Usika citas cīņas, viņš nav lielajās cīņās vispār nokautējis nevienu. Ja?
Viņš ļoti gudri boksē. Jā, viņš labi, viņš punktus savāc, bet viņam arī tas sitiens spēks nesot tik ļoti spēcīgs. Es saku, viņš tehniski, viņš ir ļoti kājās, nenormāli ātrs. Tu pasties tu iepriekšo cīņu, kā viņš tur dancoja apkārt. Tas vispār. Es nezinu, Furijam divreiz garāks rokas, bet viņš viņam netiek vienkārši klāt. Man vismaz, Usiks ir vienkārši kaut kāds boksa etalons, arī tas, cik viņš profesionāli pieiet tam visam, kā viņš ir tāds profesionāls un tāds koncentrējies. Jā. Tas ir kā viņš savu ķermeni uztur, kā viņš gatavojās, kāda viņam ir talants, īpašības. Es nezinu, baigi saslavēju tagad viņu, bet labi, viņš ir cilvēks, kuram neviens zaudējums profesionālajā karjerā nav. Un kas ir Furijam? Viņam ir arī tikai viens zaudējums, bet viņš ir garš un viņam ir kāds sitiens. Pagaid, kāds sitiens, un vēl viņam ir tāda viena laba lieta, ka tu viņu daudz. Viņš nokrīt, tev liekas, ka viss ir, viņš pieceļās un sadauz tevi. Kāds viņam bija tāda Gypsy Kings, viņš bija iesaucis. Gypsy King ir iesaukt, jā. Man liekas arī, tā cīņa ne tikai par naudu, jā, un tā kā tā cīņa Saudarābijā notiek, tagad jautājums, kādas sabiedrības zvaigznes un kāds sabiedrības krējums arī uz to cīņu ieradīsies. Jo, man liekas, uz to iepriekšējo, tur bija visi, kurš varēja būt arī saistīti. Tur, nezinu, Konors Makgregors, ja nemaldos, bija Kristiānu Ronaldu, tur Eminems. Ja, tur varētu Ronaldu noteikti pārgāja pāri ielai vienkārši. Jā, viņš jau tur Saudarābijā dzīvo, jā. Bet vienādi sakot, tas nav tikai stāsts par boksu, jā, bet tā cīņa ir tāds šovs, jā, pasaulē. Es ar ļoti liela interese gaidu. Tur jau arī pa tiem lieliem sporta pasākumiem tā jau arī ir viena tāda mazā nianse, par ko daudz varbūt nerunāt, uztais šādas lielas pasākums, arī pēc tam pasaules kausa fināla turnīrs. Ja. Tagad nosauc to zināmākos cilvēkus no sporta vides, ja, kas tur bija uz vietas. Ja. Tur bez saka mūziķi, aktieri vēl. Es zinu, cik daudz tur bija cilvēki, arī kaut kādi politiķi, biznesmeņi. Pilns. Kurus tu varbūt tu pat sajā neredz, ja. Un lūdzu, viņš jau tur neatbrauc tikai uz cīņu, viņš tur atbrauc kaut kāds pāris dienas iepriekš. Un tad tālāk jau šiem vietējiem cilvēkiem, vietējiem biznesmeņiem vai politikas veidotājiem, viņi var bīdīt savas lietas. Ja? Tur dažādas tikšanās ir vienkārši kaut kādas sarunas un tā tālāk. Un tādā veidā tu arī tas savas intereses tur var tā kā jau iedēstīt varbūt kādu sēklu, ja? Savās kaut kādās interesēs un savās lietās, ko tu gribētu sasniegt kaut kādā noteiktā jomā, biznesā vai sportā, tas būtu vienalga. Ja? Tas jau arī svarīgi. Kaut viņi mums kaut miljoniņa iedot no savu cīņas tā lielā balvu fondu. Mēs arī būtu priecīgi, vai ne, Andri? Bet labi, pavisam īsi, jo mēs nenoliedzami un nepielūdzami laiks ir īss, un mēs esam daudz jau izrunājuši. Tuvojas Ziemassvētki, visādi svētki, mīlesti, ciemiņi, pārēšanās, mums priekšā našķošanās. Kā sevi kaut kādos rāmjos noturēt? Tā pagaid, nākamo 2 nedēļu laikā bija cik... Darba dienas? Jā, 4? Maz. Jo 1 mēs atstrādājām, vai pat 2. Nē, otro mēs 28. atstrādāsim. Ok. Jā. Okay. 23. datums ir brīvs, 28. Tad sanāk, ka nākamajā nedēļā ir oficiāls 2 darba 27, dienas. 28, jā. Forši. Un tad vēl nākamajā, man liekas, arī 2 ir. Es neskaties kalendārā, bet vienādi sakot, tur ir daudz tās brīvdienas. Jā. Principā mandarīni, piparkūkas, svētku cepets, rosols katru dienu iet iekšā? Protams. Kā jau latvieši. Bet, tā ir tā lieta, ka tiešām nepārēsties un... grūti tas ir vienmēr. Man jau tā ir apaļu vaidziņas. Pēc svētkiem, varbūt nevajag rādīties kādu mēnesi, varbūt netaisīsim raidījumu pēc svētkiem, es nezinu. Paskatīsimies, kā tur būs. Latviešiem tas ir grūti tiešām nepārēsties, bet, vajag mazliet ierobežot to visu. Nē, bet zini, kas ir īstenībā? Tu vari ēst tiešām ļoti, ļoti daudz, un kaut vai tur tos mandarīnus un rosols un cepešus un visu pārējo, bet jāpakustās noteikti arī ir. Tos soļus dabūt, un uz nakti varbūt arī 2 naktī varbūt nepiest pilnu vēderu, jā? Jā, mums, teiksim, arī ģimenē ir tradīcija, kad uz laukiem aizbraucam, tad arī tur nākamās dienas, ne jau rītā, bet tādā pusdienas laikā, jā. Tur arī aiziem pastaigāties tur uz ezeru, jā, piemēram, aiziem pastaigāties un atnākam apakaļ. Arī, kad 4 kilometri sanāk, jā, tā. Tīri. Un, ja ir foršs ziemīgs laiks, jau pavisam tikai vienīgā tā ziema laikam tur nebūs tā. Kāda beidzot būs tā ziema klāta, Andri, Bet es biju Latvijas austrumos uz brīdi šodien. Tur ir sniegs. Tad tik smaga situācija. Cēsīs bija sniegs, un cik es sapratu, man paziņā Zosainos bija savos laukos, tur esot kārtīgs sniegs.
Vēl aizvien. Vienkārši mēs nepreizē vietā dzīvojam. Tur ir tā lieta. Rīgā zaļa zāle, apmēram, un pa kreisi no Rīgas, kā saka, uz Kurzemes pusi. Arī precīzi tas pats, bet par to ēšanu es pat nezinu, ko pateikt. Tāpat, mēs jau te varam teikt... Es esmu dīvaini eksperts, es varu teikt daudz ko. Mēs te varam teikt daudz ko, tur mazliet kontrolējam un tā tālāk. Bet tāpat, realitāti. Tur jau mēs zinām realitāti, aizbrauksim. Un tu gribi vai negribi, tur būs mielasts. Es aizbraucu pie savas vecmāmiņas. Viņa man nelaist no galda nosties, nebūtu pilnīgi visu šķīvu, kas atrodas šķīvu apēdis. Tur jau tā lieta. Rīt būs slikts laiks, ja nebūs saulīte nespīdēs. Tieši tā. Pareizi. Un viņi vēl pateiks to, ka Kārli tev vaidziņi ir iekrituši. Tu necieni mani, tu neizēdīsi to šķīvu. Lūk, tā vecmāmiņas tev teiks. Tur jau tā lieta. Nevar nerespektēt. Ir jāciena savu radinieku. Protams, svētki ir forša lieta, bet neaizmirstam tiešām tā pakustēšanos. Tad jau viss būs labi pēc tam. Pēc tam būs jau atkal jaunais gads, kur atkal mēs to pašu kļūdu pieļausim ļoti daudz. Un tad jau janvāris, jauns gads, jauns es. Un visi. Un tā vienmēr. Atkal sāks kārtīgi kustēties. Un tā tas riņķa dansis katru gadu iegriežās. Tu esi pamanījis, līdz kuram mēnesim parasti ir šie te jaunā gadā? Pusi janvārim, kāda mēnesim. Parasti kaut pusi janvārs. Jā, ātri cilvēkiem. Tad, kad es sāku izdomāt, ka sākšu skriet, un tā nopietnāk sāku skriet, tas gan nebija pēc jaunā gada, kad es sāku kaut kādā februāra beigas pašas tās bija. Un līdz kādam 20. martam aptuveni katru dienu vai katru otro dienu skrēju, tiešām daudz cilvēks arī skrēja pretī un pilnas ielas un tā tālāk. Un tad vienkārši tā, kaut 25. marts vienkārši vairs nav cilvēku. Viens pats vienkārši skrien. Labi, beidzās laikam. Un vienkārši man likās tā, ka visi tie jaunā gada apņemšanās cilvēki līdz tam marta vidum apmēram ir noturējuši uzmanību. Tas jau, protams, kritīgi ilgi ir, bet man tā doma bija. Bet ja tu saki, ka janvāra 2. nedēļā... Es vienkārši pēc sev pārbaudīsim. Jā, tieši tā. Labi, paldies tev, Andri, par sarunu. Paldies, skatītāji, klausītāji. Atceramies, uzspiežām video īkšķīti, nospiežām abonēt. Un priecīgs svētks un tiekamies jau nākamajā raidījumā. Atā!